Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Mani ar vienu sauc Jānis Celmiņš, un šajā bezmaksas sporta raidījuma epizodē runāsim par mācībām un sportu ārzemēs. Kā mūsējiem klājas, dodoties studēt uz ASV? Sports un studijas ārzemēs. Ar ko jāsaskars un kādas izvēles jāizdara jaunajiem sportistiem, kuri vēlas karjeras sākumu apvienot ar studijām? Kā sportistam nokļūt līdz ASV universitātēm? Kas nepieciešams un ar ko jārēķinās? Kādas izmaksas gaidāmas un kā iespējams iegūt studiju stipendiju? Profesionāls sports Eiropā vai sports un studijas ASV? Plusi un mīnusi. Par vai pret? Savā pieredzē par studijām ārzemēs un konkrēti ASV šodien dalīsies divi sportisti. Viena esoša sportiste, pludmales volejbols Tīna Graudiņa. Tīna, sveicināti. Un, var teikt, bijušais basketbolists šobrīd jau Haralds Kārts. Esiet sveicināti. Kolēģi, paldies, ka atradāt laiku un atnācāt padalīties savos stāstos, iespaidos un atmiņās. Un arī jau šeit raidījumā vēl nesākoties ierakstu, es jūtu, ka jums tā saikne veidojās un izdomājāt tiešām daudz. Bet tas stāsts jūsu abu, tas konkrētais stāsts, vienam varbūt atceraties to laiku, kā tas notiek. Jūs nolemiet, ka brauksiet studēt uz ASV un apvienosiet sportošanu ar studijām un izglītības iegūšanu. Tīna, iesāc. Jā, man tas notika ļoti pārsteidzoši, jo man vienu vakaru vienkārši piezvanīja no Amerikas mana toreizējā trenere un piedāvāja iespēju braukt mācīties Losandželosā, USC. Tas man šeit notika 10. klases beigās, 11. klases sākumā. Laikam, jā. Un tad tas process ātri vien bija tā, ka viņi mani steidzināja un man teica, ātrāk tev vajag pieņemt to lēmumu, uz kuru universitāti iesi. Un tad notika tādi 3-4 mēneši, kur mēs ar tēti intensīvi skatījāmies, kurās universitātēs tad iet, kur tā labāka stipendija piedāvā, kur labāk vispār varētu būt. Un tad beigās nolēma par USC. Un tad 12. klasi visus jau nomācījos zinot, ka man universitāte jau ir gatava un ka es vienkārši tur braukšu pēc skolas. Man pavisam savādāks nekā Tīnai ir, es pabeidzu 12. klasi attālināti, spēlējot Kanāriju basketbola akadēmijā, trenējoties Kanāriju basketbola akadēmijā. Spānijā tieši tā. Un nākošo gadu arī turpatās pavadīju un arī, bet nu jau es esmu jau beidzis jau vidusskolu, man arī Seton Hall universitāte piedāvā tā kā full ride saucamā, jā, tātad pilnu stipendiju, un man tas nāca negaidot. Man bija galvenais uzdevums, un kāpēc es braucu uz to akadēmiju, lai es kļūtu labāks un lai trenētos, un pēc tam, protams, es gribēju spēlēt basketbolu, bet tas universitātes piedāvājums bija arī negaidīts, un arī tajā brīdī, kad es sapratu, ka es tiešām gribu uz turien, tad arī bija liels spiediens no universitātes, lai pēc iespējas ātrāk parakstītu visus līgumus un papīrus. Es pat biju aizmirsis par to. Tā kā Tīna tikko atgādināja, ka viņai gan tas nāca nedaudz ātrāk, bet jā, tad, kad tu esi mutiski vienojies, tad tiešām ir liels spiediens no universitātes, lai viņi tiešām to spēlētāju dabū un ir parakstīti dokumenti. Ko jūs skatāties tajā universitātē? Tas ir studiju programmas, kvalitāte, sportisko līmeni arī, vai kas ir tās prioritātes, kā jūs izvēlaties? Man bija 3 ļoti svarīgi faktori. Pirmais bija, cik augstā līmenī ir pats pludmales volejbols tajā skolā. Tas ir pirmais faktors, tagad tos faktors var sarīnot arī kaut kādā? Nē, īstenībā visi 3 faktori bija ļoti vienādi, jo otrais faktors ir finansiāla nauda, cik viņi piedāvā, jo tur tos 10 000 nevar samaksāt, ja nedod pietiekami daudz stipendiju. Un trešais faktors bija mācības, jo, piemēram, man bija piedāvājums no Stanfordas universitātes, kur viņiem arī ir diezgan laba pludmales volejbola komanda, ne tā labākā, bet mācības ir vienkārši izcilas, un ja es pabeigtu skolu ar Stanfordas diplomu, tas būtu fantastiski. Tad tu paliktu Amerikā. Jā, vai nezinu, kaut ko tur darīs cits, bet tad mēs laikam tomēr sapratām, ka tas viss labākais apkopojums ar to, ka man iedeva arī pilnu stipendiju, labas mācības un izcilu pludmales volejbola komanda bija tieši USC Losandželosā, kur tie visi 3 faktori sagāja kopā vislabāk. Bet man vēl joprojām dažreiz šķiet, ja es būtu aizgājis uz Stanfordu, kā man dzīve būtu mainījusies, varbūt, bet tāpat es spēlētu pludmales volejbolu. Ir labi, kā ir, vai ne?
Jā. Tavs piemērs, ko tu skaties, vai tu pasties apkārt, vai tu principā pirmos pretīm nācies uzreiz saki, jā, kā manās pie jums? Principā bija tā, kad man bija, vismaz es zināju, tas droši vien, kad arī ir nedaudz kaut kāds NCAA noteikuma pārkāpums, bet mans treneris principā nolēma vairāk vai mazāk uz kuru skolu es tā kā iešu, un vairāk nemaz piedāvājums man nepateica, jā, tikai pateica par Seton Hall. Kurš treneris Latvijas? Nē, Spānijā. Jā, akadēmijā, jā, bet jebkurā gadījumā, kas mani uzrunāja, un es tajā brīdī par mācībām baigi nedomāju, mana kļūda, un to droši vien, ka izrunāsim nedaudz vēlāk, bet, protams, Big East nosaukums konference, tur, kur tu tā kā potenciāli iesi spēlēt, un skolas tā kā prestižs basketbola ziņā, ņēma virsroku. Jā, un jebkurā gadījumā tās skolas, pret ko mēs spēlējam, Syracuse, Georgetown, South Florida, tur, kur Kitī mācījās, un Notre Dame un visas pārējās, respektīvi top skolas Amerikā. Nu, tas bija tāds tā kā likās pilnīgi pat nereāli, jā, un gribējās tiešām aizbraukt un pamēģināt, kā ir spēlējot pret nākošiem NBA spēlētājiem. Es šodien īstenībā izvilku NBA tā kā kartiņas, veco tā kā uzlīmes, vai ne, no uzlīmju albumiem. Es izvilku kaut kādus 40-50 spēlētājus, pret ko es esmu spēlējis, kas šodien spēlē NBA. Tik forši, ne? Jā, tā kā, jā. Tagad tu principā uzlikt to sportisku augstāk un vispārējo, jā? Noteikti. Tieni jau pieskārās tam finansiālajiem, kā saka, aspektam, un kā ir ar to? Cik tas viss izmaksātu jums, ja jūs nebraukat kā sportisti, varbūt varat padalīties, varbūt esat kaut kāds aprēķins veikuši, cik tas ir? Es tad sāku. Tīni tikmēr rēķinos. Jā, tātad man skola, lai tu vispār iestātos, viņā maksāja īstenībā interesanti, gan tajā laikā, gan arī tagad tā atšķirība nav liela. Tad laikam bija 46,000 gadā. Šodien viņi ir 48,000 gadā. Jā, tikai skola, tas ir tajā brīdī, kad tu ēd pats, tu dzīvo pats. Tas ir tikai mācības. Tas ir tikai mācības, jā. 20,000 nāk saucamais full rights, tad, kad tev ir viss nodrošināts, vēl 20,000. Tad, kad tev izmitina, tad, kad tev paēdina un tev vēl grāmatas iedod. Tātad, cik tur sanāk? Gandrīz 70,000, respektīvi, mācības, jā. Tas ir tikai gads? Tas ir tikai viens gads, jā. Un tagad arī tagad es arī to saprotu, visi studenti, kas tur mācījās, lielākā daļa ņēma student loans, tā kā aizņēmums, lai varētu iet mācīties. Domāju, man nekad nebija pieredze par to, kad ir jāpaņem, tagad man hipotekārais kredīts, ir, un es saprotu, ko nozīmē katru mēnesi maksāt kaut ko. Un tad tie studenti citi bija tā kā jealous. Jā, skaudīgi tajā brīdī, kad viņi zināja, ka es esmu atlēts un man tiek atmaksāts mācības. Labi, tev nauda. Man līdzīgi, tie skaitļi ir ļoti līdzīgi arī par gadu, jo USC maksā aptuveni 50,000 un tad plus vēl, viss tas pārējais, ļoti dārgs pasākums noteikti. Un es tiešām par to 4 gadu laiku dažreiz ik pa brīdim pat jutos tādi kā vainīgi, jo šķiet, ka tiešām, ar ko es esmu izpelnījusies šos 100,000 tikai tāpēc, ka es spēlēju pludmales volejbolu, jo, ja es būtu parasts students, man šis tiešām ļoti negodīgi par visām tām privilēģijām un īpašo attieksmi, ko saņem sportisti Amerikas universitātēs, un vēl nemaksāju par tām, un tad es esmu aptuveni parasts skolnieks, kurš maksā visu, un viņam arī vēl nekas nav klāts, tā kā skarbi, bet līdz ar to tā stipendija, ja tu viņu dabū, tā ir milzīga vērtība un dāvana dzīvē, kas tev atnākus. Un labi, ja tu to vari novērtēt. Tu to novērtē, vai ne? Jā. Tu saki, nērti jūties, vai ne? Klau, vēl viens aspekts par to finansiālo pusi runājot, tev kā teiksim, tā potenciāli profesionālam basketbolistam ir iespēja pelnīt. Tur tu aizbrauc, tu it kā iegūsti tādā ilgtermiņā, vai ne? Tu jau nosauc tos ciparus, ko tu iegūvi, vai ne? Bet tev nav iespējas pelnīt kā profesionālam basketbolistam. Tev līdzīgi, vai ne? Starptautiskās volejbola federācijas tos balvu fonds ar tu, kamēr tu studē, tu saņem nevar. Šeit ir īstenībā ļoti tā specifiski. Pirmkārt, individuālie sporta veidi un pludmales volejbols man šeit atšķiras no lielāku komandas sporta veidiem, jo basketbols, volejbols, amerikas futbols, protams, viņi nevar tiešām nekādā veidā apvienot profesionālo sportu ar NCAA.
Individuāli to diezgan labi var izdarīt. Kā es arī, piemēram, visas vasaras nospēlēju FIBA starptautiski, un mēs ar Nēsu galā dabūjām Olimpiskās spēles 4. vietu, kamēr es biju visā šajā universitāšu sistēmā. Līdz ar to profesionāli var spēlēt, kamēr tu esi universitātē, un tieši par to naudas pelnīšanu. Jā, es nevarēju oficiāli saņemt naudas balvu, kas nozīmē, ka man vajadzēja vienmēr sabalansēt manas izmaksas ar maniem ieņēmumiem. Diemžēl tās izmaksas vienkārši dabiski pašas par sevi vienmēr bija ļoti lielas, lai aizbrauktu uz visiem turnīriem. Un viņi ir diezgan amerikāņi pielaidīgi tādā ziņā, ko viņi saprot par izmaksām. Kā trenera maksa, dzīvošana, treniņu nometnēs. Un es teiktu, ka jā, oficiāli es nesaņēmu no naudas balvu, bet tomēr kopā gada beigās es biju plusos, jo, piemēram, stipendija no universitātes man bija katru mēnesi $2000 vienkārši klāt pie visa tā, kaut gan man viss jau tāpat bija apmaksāts. Tāpēc es domāju, ka tomēr arī bija beigās tie plusi vairāk finansiāli. Katru mēnesi? Jā. Jā. Mums nekas tāds nebija. Mums bija vienu reizi, ja nemaldos, pusgadā mums izmaksāja kaut kādas saucamās ēšanas naudas, vai viņi kaut kā savādāk. Viņas nosauca kaut kādu $800 apmēram, bet pārējais tev bija neierobežots daudzums, kur tu vari iet kafejnīcā apēst un ēst. Un, respektīvi, tev bija gan apģērbts, gan izguldināts, gan arī paēdis tu biji. Tā kā, tā naudu mēs nedabūjām. Jā, bet tas ir interesanti, ka tu nedabūji, jo man liekas, ka tas bija NCAA tāds vispārējais likums, ka, ja tas pirmajā divīzijā ir pilna stipendija, ka tu vēl pie tā visa, ko tikko nosauc, ka tu vēl klāt saņem tādu kā algu. Mums vēl ir jāatcerās, ka es biju no 2011. līdz 2015. Ir bijuši atšķirīgi, kaut kas mainījies. Es domāju, ka tur varētu būt 2017. gadā. Jā, tā kā tas bija tas, man liekas, brīdis, kad sāka runāt par to, ka pirmkārt spēlētāji var saņemt kaut kādas naudas par sponsorēšanām un tā tālāk. Tas bija manos pēdējos divos. Tā kā tur varētu būt, ka bija kaut kādu noteikumu, jo tur noteikums uz noteikumu ir. Jā, tur beigā birokrātija īstenībā. Tur ļoti daudz papīra. Labi. Tā proporcija mācības un sports, cik liels prioritātes tās jums ir? Vai atkal vienlīdzīgas, vai teiksim, sports iet pa priekšu, vai mācībām iet pa priekšu? Kā tas ir? Tajā brīdī Amerikā? Jā. Laika ziņā, es domāju, bija 50/50, puses puses. Man bija katru dienu 4 stundas treniņos un plus mīnus 4 stundas lekcijās. Atlētas kaut kāds dabū studijās vai nedabū par to, ka tev ir tur uzvaras un kārtēji tur tituli? Nē, tas ir pilnīgi pat otrādāk. Es domāju, ka drīzāk nāk līdz tas stereotips, ka tu kā sportists esi mazliet stulbs, un tad tāpēc tev vajag aptuveni sev vēl vairāk pierādīt, ka tā īsti nav, un es parasti lekcijās pat mēģināju izvairīties, teikt, ka jā, es esmu sportists, man gribēs būt vienam no parastajiem tiem studentiem, lai man arī tā normāli uztver, kas, jo, ir nāk tas stereotips, sportists, viņš vienmēr tajā pēdējā brīdī tur paslinkos, viņam tur būs sacensības, aizbrauks prom, nedarīs, un tad tevi negrib ņemt tajās grupu darbos, un man ir tas, nē, es to negribu, un es vienkārši tā kā, ja kāds man jautāja, es teicu, jā, es spēlēju volejbolu, bet nebija tā, ka es to baigi afišēju, tāpēc, nē, atlaides vispār nebija, un ir taisn otrādāk vēl vairāk jākapā, jo tev kā esot komandā, tev ir vēl šīs atzīmes slieksnes, kas tev obligāti jāsasniedz, lai tu vispār varētu piedalīties sacensībās, un tāpēc drīzāk ir otrādāk. Man bija tā pieredze, es nezinu kā Tīnai, bet es ar nepārāk labām angļu valodas zināšanām aizbraucu uz Ameriku. Kā tev bija īsumā? Vairāk uz labo pusi. Jā, tātad man bija vairāk uz slikto pusi. Tā kā man bija, es pat teiktu tā, basketbola sadaļa, protams, ka es darbojos uz 100%, bet es ieguldīju vēl arī papildus darbu arī mācībās un īstenībā angļu valodas zināšanās. Tu vēl savā ziņā ieguvi arī valodu, vai ne? Kas vēl viens plus? Tieši tā. Un mums sportistiem, vismaz basketbola komandā, ir palīgi spēki mācībās. Ja? Man viņi no sākuma bija super vajadzīgi, pēc tam es viņu jau sāku jau pats tikt galā ar lietām, un uz 3., 4. gads es pats principā visu darīju jau, bet maniem komandas biedriem amerikāņiem principā tie papildus spēki bija gandrīz 24/7 nepieciešami. Tā kā tas bija arī nedaudz jocīgi, bet jā, tas sākums bija, es milzīgu uzsvaru liku
uz tām mācībām, bet tajā angļu valodas zināšanā. Jo bija brīži, kad man likās, ka es tā kā netieku līdzi, jo valodas barjera vienkārši bija klasēs. Bet tad sports palika tā kā otrajā plānā, var teikt, ja? Nu, tā nevar teikt. Tā nevar teikt. Es spēju sabalansēt viņus tā kā abus un gan vienā darbojos uz 100%, gan otrā darbojos uz 100%. Ja tur tiešām es tik labi izplānots, ka tu spēji tā atdot 100% atdevi abos variantos. Jo tā kā no universitātes viedokļa klases un stundas, uz kurām tu ej, ir pirmajā vietā. Treniņi tiek izplānoti apkārt viņām. Treneri zina visu spēlētāju tā kā stundas, uz kurām viņiem ir jāiet, vai lekcijas un pēc tam tiek veidots tā kā treniņu grafiks. Protams, viens ir no rīta, viens ir vai nu pusdienās, vai tā kā vakara pusē. Jā, tā kā. Ko apkārtēji uztver jums aizbraucot uz turieni? Es atceros, ka Tīnas gadījumā tur ir profesionāli daudz treneru un volejbola speciālisti teica, jā, Tīna pazudīs kā spēlētājs Latvijai, tur sportiskais līmenis nekāds. Kā izglītība viņi iegūs? Kā jūs saskaraties ar to? Jā, man bija tā, kad es braucu prom, man bija tāda nepatīkama sajūta, jo man likās, ka man bija jācīnās ar apkārtējo cilvēku viedokli par to, ka viņi saka, ka nevajag braukt, jo ka tajā laikā nebija baigi plaši pazīstams, ka Amerikas universitātēs būtu tieši pludmales volejbols spēcīgs. Bet man pašai personīgi ļoti gribējās, man šķiet tas ļoti interesanti un es biju ļoti priecīga par tādu iespēju. Tāpēc es aizbraucu ar tādu mazliet tādu spīta sajūtu, ka es aizbraukšu un es izdarīšu visu maksimumu. Tā bija tāda papildus motivācija tev, jā? Tā kā pierādīt. Tā kā gribu pierādīt, ka Eiropā manu vārdu mazliet jau zināja pludmales sabiedrībā no jauniešiem, bet Amerikā neviens man vispār bija nulle. Man bija tāds, es pirmkārt aizbraukšu tur Amerikā, parādīšu, lai visi zina, kas es esmu, zinās manu vārdu, un otrkārt parādīšu arī, ka tas nenozīmē, ka es nespēlēšu vairāk priekš Latvijas un ka turpināšu Latviju pārstāvēt. Labi, tev? Principā vīriešu basketbolā nedaudz tāda ekskluzivitāte, kad džeki aizbrauc uz Ameriku, sievietes vai meitenes to dara regulāri un pietiekoši daudz un ar labām sekmēm, laikam tā jāsaka. Es te vispār gribētu tevi uzslavēt, jo tiešām meitenēm ir daudz vieglāk tikt uz Ameriku kā puišiem. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Amerikā ir vienāds skaits ar stipendijām sievietēm un vīriešiem. Bet problēma ir tā, ka vīriešiem 100 stipendijas aiziet tikai Amerikas futbolam. Un līdz ar to paliek daudz mazāks stipendiju skaits pārējiem sporta veidiem. Sievietēm tās 100 stipendijas ir izdalīts pa 10 dažādiem sporta veidiem, kur viņas var dabūt. Tā kā tas fakts, ka tu dabūji basketbolā, tas tiešām ir wow. Nu jā. Jā. bet jā, tā ir nedaudz tā kā ekskluzivitāte, kad tā kā džeks aizbrauc uz universitāti un tiek augsta līmeņa komandā. Pirms tam, ja nemaldos, Kuksiks 88. gadā dzimis, es 91. Jā, un pirms tam bija tāds neliels vakums, laikam jāsaka tā, Oto Ušinieks aizbrauc, pirms tam viņš ir gadu vecāks par mani uz Minnesota. Bet pirms tam tur tie 80 kaut kādi gadi, vai nezinu, Kambala, Grāps, vai ne, kas jā, bet pēc tam bija tāds neliels tā kā klusums. Jā, bet es vienkārši biju tajā akadēmijā, un es esmu tajā pareizajā vidē, kur ir tāds mindsets, lai brauktu uz Ameriku, vai ne. Un, jā, tā kā es trāpījos tā kā pareizajā vietā, lai būtu viss iespējas tikt uz turiem, bet un apkārtējo attieksmi pret tevi tajā brīdī, kad tu saki, es braukšu. Man jau tajā brīdī ir tie cilvēki, kas man ir apkārt akadēmijā. Labi, ejam tālāk, viņi rādi draugi, paziņas, ko tie saka. Protams, vienmēr var atgriezties Latvijā, jebkurā brīdī. Ja brauc, dari, nesanāks, nesanāks tieši tā. Jā, tieši tā pašā, jo arī tas šķiet, ka tas tāds, upuris gan izvēl, tu paraksti to līgumu, aptuveni noraksti savu dzīves 4 gadiem, bet nē, tu jau visi cilvēki dzīvi šajā brīvi šajā dzīvē, ja tev nepatīk brauc atpakaļ vienkārši. Jo aizbraukt tu nevienmēr var, bet tu vienmēr var atgriezties. Tieši tā. Ja mēs pastamies pēdējo pasaules kausa 2023 dalībnieku sastāvu, tur nav neviena spēlētāja, kurš būtu studējis ASV, un es jau pieminēju Kambala, vai neaizbrauc, kā arī prospekts šeit Eiropā, viņš jau agrā jaunībā sāka LBL spēlēt, man 15, 16 gadu vecumā jau pie lielajiem, vai ne. Raits Grafs arī sev labi apliecināja.
šobrīd netik ļoti vairs brauc jaunie spēlētāji pretstats pludmales volejbolu konkrēti meitenēm, kurš savukārt atkal ir ļoti daudz. Kāpēc basītī tie čaļi šobrīd nebrauc? Es domāju, ka tur ir ļoti daudz spēlētāju, kur nav tā kā Latvijā spēlējuši. Jā, pareizi, tā kā jaunatnes līgas nav. Es domāju, vairāk tie redzamākie, teiksim, tas augšējais augšgals, teiksim, tā tiešām, kas ir kā prospekti. Tieši tā. Un tātad viņi jau ir pietiekoši laicīgi jau tikuši uz kādu no Eiropas akadēmijām vai struktūrām. Un tā kā tur apbružājušies un veidojuši savu basketbolu karjeru. Ja? Vai tas ir labi vai slikti, tas ir no katra cilvēka individuāli. Plus vēl arī tas, ka aizbraukt uz Ameriku un vispār izbraukt no Latvijas. Tad ir jautājums, vai jaunietis ir gatavs. Ja? Un, vai viņš ir pietiekoši patstāvīgs, vai viņš spēs izturēt to pirmo mentāli. Jā, noteikti, kad es domāju, ka arī Tīnai nebija tā, ka pilnīgākā sviestmaize kaut kādā brīdī tas varēs paprasīt viņai, bet man bija no sākuma arī nedaudz grūti gan aizbraukt uz Kanāriju salām, gan arī pēc tam iesaisties lidmašīnā un 8 stundas lidot vienā virzienā. Tas nav tā kā tu aizbrauc uz Eiropu un tu nākošajā dienā var atbraukt atpakaļ. Tomēr nedaudz tālāk no mājām tu esi. Un, varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc neviens nebija caur Ameriku gājis. Tur arī jāpaveicās ir smagi vīriešu basketbolā. Jā, kā ir Tīna pludmales volejbola? Par to, jā, šobrīd man ir diezgan daudz meitenes tagad brauc uz Ameriku ne tikai zāles volejbolam, bet tieši pludmales volejbolam. Un jo vairāk, jo labāk man šeit, jo tikai tas pieredze bagātina un lielā konkurence pateicis Latvijas sieviešu volejbolam, kurš mums ir ļoti nepieciešams šobrīd. Tā kā, jā. Kā ir tie jaunie cilvēki šobrīd prasa pieredzi, arī jums zvana tev prasa meitenes, kā ir klubu skola izvēlēties, ar ko man rēķināties beigās. Gribās jau došana izgaismot to, kas tev sagaida. Jā, tieši tā. Diezgan daudz raksta Instagramā, WhatsAppā, sazinās kaut kādā veidā, lai vispār saprastu, kā vispār uzsākt šo procesu, kas ir tas pirmais solis pēc tā, ka tu saproti, ka tu gribi pamēģināt. Un, jo nav daudz informācijas, nav tāda mājaslapa, kurā ir aptuveni viss sarakstīts, punkts 1, 2, 3. Tāpēc vislabākais veids ir tieši runāt ar cilvēkiem, kas paši ir tur bijuši kā es. Tad es dodu tos savus padomus, nosaucu tās labākās universitātes, uz kurām fokusēties, ar kurām sazināties. Tad attiecīgi kā tur katram cilvēkam tālāk iet. Šobrīd tas ir vairāk tiešām jāizcīna, ka tev pamana, jo aizvien mazāk un mazāk treneri vēlas dot stipendijas ārzemju meitenēm, jo pludmales volejbols ir ļoti augošs sporta veids tieši Amerikā, un viņiem ir vieglāk, patriotiskāk pašiem iedot to stipendiju savām meitenēm, tāpēc tev tiešām jābūt pamanāmai, lai no Eiropas tiktu. Par mentālo Karauts jau pieskārās, ka nav vienkārši, kas ir tas kurā brīdī varbūt ir tur tās emocijas, puņķi un asaras, un varbūt zvans uz mājām, mammai izraudāšanās uz pleca un tam līdzīgi. Ir tie brīži kaut kā. Tīna raudājas arī. Tīna raudāja? Nē, man arī neraudāja. Man īstenībā, tiešām godīgi sakot, vai ļoti paveicās vai nekas, bet man nevienā brīdī nebija grūti mācīties universitātē, jo... Bet mājās gribās tomēr, vai ne? Uz semestra beigām pēdējās 2 nedēļas, kad ir eksāmeni, un tu jau piekusi. Kad tu jau zini, ka tā biļete jau ir nopirkta. Jā, tad bija tāds, ka tas kafejnīcas ēdiens jau ir apnicis, un ir tāds, es gribu Latvijā kārtīgi ēdienu pārēst. Jo es vispār, es dažreiz pat smējos, jo es teicu cilvēkiem mājās, ka man šeit ir pilnīgi viss izplānots manā vietā. Man ir vienkārši jānodrošina, ka es no rīta pamostos, atveru acis, izkāpu no gultas, aiztransportēju savu ķermeni uz to vietu, kur man ir jābūt, un vispārējais par mani tiks parūpēts pilnīgi visās jomās. Tā kā tādā ziņā bija viegli. Bet, protams, mājas pietrūks jau ik pa brītiņiem, bet bija jautri arī ļoti. Karol, par emocionālo pusi. Es tagad klausījos Tīnu un es saprotu un atcerējos to, kad Amerikas dzīve izlaiž tevi pamatīgi. Tā kā Tīna teica, tu atnāc nogādā savu ķermeni uz to vietu, kur tev jābūt. Jā. Tev apčubina no visām pusēm. Tev būs izmazgātas drēbes, tev būs atvests ēdiens, tev būs botas noliktas, tev būs zeķis izplānots transports, uz treniņu, no treniņu visos izlīdz. Lidmašīna uz spēlēm, atpakaļ hotelis, filmas katru vakaru, kad tu paliec hotelī, brokastis hotelī, tev pusdienas hotelī, tev pēc spēles iedod ēdamo rokās un tā tālāk. Ja? Tu atbrauc atpakaļ vai sāc profesionāli spēlēt, tev ir
atkal jāsāk par sevi rūpēties, un tas tā izlaiž. Jā, tāpēc ir tā bišķiņ paradoksāli, jo no vienas puses it kā ir grūti aizbraukt prom uz to Ameriku, bet no otras puses, ja tu iedzīvojies tur, tad tu dzīvo lejpudējā uz 4 gadiem. Bet par mentālo runājot, man arī bija, laikam jāsaka tā, ka paveicās. Es zināju 2 jau priekšā komandas biedrus, kas man tur būs Aaron Jeramipors un Patriks Aude, kurš spēlē Čehijas izlasē. Tā kā viņi Sydney Hall universitātē pievienojās 1 gadu pirms es aizbraucu uz turieni. Un mēs kopā trenējāmies Kanāriju basketbola akadēmijā, tā kā es jau viņus zināju, un es tā kā braucu pie saviem brāļiem, nosacīti, vai ne? Bet kur bija pirmais tāds lielais struggles vai grūtības šitien te, tad, kad viņi pabeidza skolu, un es paliku starp visiem amerikāņiem. Ienāca jauni, ļoti talantīgi amerikāņi, Isaiah Whiteheads un Angels Delgado, kur spēlē tagad ACB līgās un tā tālāk. Un apbružājās arī nedaudz NBA. Viņi ienāca ar savu jaudu, un es kā Eiropietis nebiju 2 reizes labāks par viņiem, tāpēc es vēl tālāk uz soliņa atrados. Un tas bija pirmais brīdis, kad bija ļoti grūti, 4. gadā. Kas ir tas, kas šokē tev visvairāk tajā ASV vidē, tur dzīvojot? Man šķiet, ka mani pārsteidza tas, ka es iejutos tajā Amerikas burbulī, ka es reāli jūtu, ka tie amerikāņi viņi tik ļoti pašcentriski un domā par, ka viss, kas viņiem notiek, ir viņu centrs un uzmanības centrā. Un, gan politiski, gan notikuma ziņā, gan sporta ziņā, viss, kas ir viņiem pašiem nacionāli. Tā kā egocentriski, tā kā uz sevi ievērst. Jā, un tur arī rodas tā viņa pašpārliecinātība, kas sportā viņiem palīdz, ka mēs taču esam vislabākie, jo viņiem. Un tad, piemēram, manas pludmales volejbola meitenes, kuras ir ļoti labas, arī šobrīd spēlē FIBA, bet mēs tur universitātē runājam par, kuras citas komandas no citām valstīm viņām šķiet labas. Viņas pilnīgi nevienu nezinu. Viņas nezinu ne leģendas, ne citas. Un tas tikai parāda to, ka viņas tik ļoti koncentrējas sevi, strādā uz sevi. Amerikā viņiem tas AVP, sava nacionālā tūri, kur viņiem tās savas zvaigznes, viņiem pilnīgi vienalga, kas notiek pārējā pasaulē. Un tas man tā mazliet pārsteidz. Un labāk es iemācījos tā teikt, paskatīties, kā tie amerikāņi, no iekšpuses, kā viņi dzīvo, kāda viņa tā mentalitāte. Tas likās interesanti. Tas arī labāk palīdz izprast šodienas politiskos notikumus, kas notiek pasaulē, ka saprast, kā viņi domā par lietām. Tā. Labi. Man nedaudz pārsteidz tas, cik amerikāņi ir dažreiz tā kā viņam tā jau viss tiek pasniegts uz paplātes, bet viņš spēja pačīkstēt kaut kādos brīžos. Tā kā, es kā Eiropietis. Piemēru. Tātad nedaudz vēss ēdiens. Vai tur ne tāds kaut kāds padzēriens, vai es nezinu, tur viņa forma kavējās 2 sekundes. Nav uztaisīts bez laktozes smūtijas. Tā kā pilnīgi tā kā smieklīgas lietas, un viņi uztais to tik milzīgu tā kā problēmu, un vēl arī tas, kad man skola atradās Ņūdžersijā, un tika arī rekrutēti vairāk vai mazāk vietējie spēlētāji. Un viņi nāk no dažādiem slāņiem. Un kā jau pirms kameras tika ieslēgts, teica, ka dažās ģimenēs nebija runāts par universitāti kā tādu, ģimenē. Tā kā, un tad tas arī nāca ārā. Bija gan problēmas ar zālītes pīpēšanām, ar meiteņu aizskaršanām skolā, necieņa pret skolotājiem. Un tā kā tās bija tās lietas, tā kā, ja tev rekursu skolotājs vai profesors ienāk zālē, kā tu viņu vari necienīt? Mēs kā latvieši saprotam, ka tajā brīdī, kad... Kā tas izpaužas? Ko nozīmē kā viņi necienīt? Viņi var spēlēt video spēles vai kaut ko skaļi runāt vai telefonā sēdēt, kad visi zina, ka nedrīkst nebūt dators atvērts, nedrīkst ne telefonu spaidīt, neko tā. Dziļi ignorē tos jautājumus. Kā ir tīnās, starp citu, visi šī uzmanības pievēršanās amerikāņu filmas, daudz esam redzējuši universitātes dzīvi, un tas viss, kā tu ar to saskaries? Kad es aizvēcu 1. gadā, man likās, ka es esmu nokļuvusi amerikāņu filmā, jo... Balīts ir tāds, ka filmās, Jā. Man ir īpaši Losandželosā USC ir privātā skola, un viņiem ir
ļoti labi attīstīta tā grieķu dzīve, kā saka, šitās fraternities. Sigma Pi un visas pārējās lietas. Ir Latvijas korporācijas, jā. Un tad šīs korporācija mājas rīko ballītes, kuras ir ļoti, ļoti iespējīgas ar visām sarkanajām plasmas krūzītēm un visiem. Kā filmās, vai ne? Jā, īstenībā bet tas viss notiek skolas teritorijā, jā? Nē, skolas teritorijā tas nedrīkst notikt. Tas notiek vienu ielais skolas teritorijas. Un bija tieši tā, bija tā kā Amerikas filmās. Es teiktu, ka manā pirmajā gadā mana dzīve pilnībā izmainījās no 3. ģimnāzijas ikdienas, kur ir skola, treniņi, brauciens ar vilcienu mājās un mājas darbu. Vispār sociālā dzīve man bija tuvu nulē, un tad tāds vienkārši sprādziens universitātē ar to, ka es esmu 6 dienas notrenējusies, un mēs tāpat ejam uz ballītēm. Jautājums, vai tu izturēji? Piekdienās, sestdienās. Labi, man tas likās trāki, bet tagad tā atceries atpakaļ. Es tur vienreiz nedēļā aizgāju kaut kur pasēdēt tādā ziņā, bet man tas bija pilnīgi tāda atvērās man gan personība, gan vispār dzīves skats uz to, kas vispār vēl dzīvē var būt bez skolas un treniņiem, jo es iepriekš biju tāda ļoti, ļoti klusā meitene, kas vienkārši tikai mācījās. Neiet arī nevar uzreiz, ka krīt ārā tās kopējās kaut kādas. Jā, un arī tā vispār apziņa, ka es esmu pilnīgi jaunā vidē, kur neviens man nepazīst. Es tā kā varu sevi izveidot, es varu būt tāda, kāda es gribu būt, kad nebūs tā, ka es saskriešu uz 10 pazīstamiem kā Latvijā kaut kur. Es varu tā kā uzsākt tā kā no nulles un būt cik vien sociāli es gribu vai cik vien kāda es gribu, un tad Amerikā man atvērās bišķiņ tāds, es vienkārši bišķi uzplauku kā cilvēks varbūt mazliet. Par ballītēm. Tev kā basketbolistam noteikti arī bija. Pirmkārt ir tas, ka mēs bijām lielākais sporta veids skolā. Tātad basketbolists, visi zina basketbolists, jo tas ir lielākā komanda. Ja mums nav amerikāņu futbols un pludmales volejbols. Bet, kur ir mums ir lielais bet, mums nav 50,000 studentu, mums ir 7. Ja? Mums ir 7, un kas vēl ir, mēs esam Ņūdžersijā. Ja tu izej ārā no skolas teritorijas, aizej pa labi, tu iespējams neatnāks atpakaļ. Jā. Tad tur ir kriminālais rajons. Un, dažreiz par to jūs tiekat droši vien brīdināt. Mēs nav tā, ka tu tur par to tik runā. Uzreiz, par to tikai runā. Nāk bieži e-maili par to, kas notiek aiz pa labi. Jā. Un pa kreisi it kā varēja notikt kaut kādas ballītes un arī ļoti līdzīgi korporācijas un tā tālāk. Bet es teiktu, visticamāk, dalīts ar 20. To, ko Tīna pieredzēja, jo mums tomēr visu laiku patrulē policija apkārt skolai, jo mēs tomēr atrodamies bīstamajā rajonā un pēc 12. Neiesaka vazāties riņķī. Tu arī izjūti tīri personiski kā cilvēki, ka bīstami, ka tu atrodies tādā bīstamā kā Rīgā. Man liekas, ka noteikti tajā brīdī, kad vienu brīdī vajadzēja kaut kur nedaudz vēlāk izbraukt un bija jābrauc cauri tam rajonam, tu kā baltādainais sēdi mašīnā un redzi, ka vienkārši nakts vidū ir kaut kādas grupējumi, kas stāv pie luksaforiem. Un skatās, kas notiek iekšā mašīnā, tad tu bieži vien vienkārši brauc pāri sarkaniem, jo nebija. Tiešām, jā. Vispār nebija omulīgi. Jā, tā kā, noteikti. Lieliski, man liekas, iedevāt to sadzīves, ko es arī spēju to uzbūrt. Kā tas aptuveni bija. Vēl atgriežoties varbūt raidījuma pirmajā pusītē par to iespēju, teiksim tā, padomāt jau saulaicīgi par karjeras beigām, jo šeit pie manis Tomas Dukus viesojās, man pirmā epizode tā bija, un viņš teica, ka sportistam saulaicīgi ir jāsāk domāt, ko viņš darīs pēc karjeras beigām, vai tās studijas ir savā ziņā tajā jūsu dzīvē šobrīd iedevušas jums kaut ko jau savukārt domājot. Tev jau karjera beigusies un beidzot, diemžēl, traumu dēļ, vairāk savainojumu dēļ. Kā ar to, vai tas ir vēl viens aspekts tomēr, vai nē, vai tajā lielajā bildē tomēr tajā brīdī tas basketbols un tā izglītība ir primārais, un ko es tur darīšu pēc 15 gadiem, kad es beigšu spēlēt, nav tik būtiski. Tātad tagad arī trenējot jauniešus kļūst labāks projektā, mēs ļoti daudz runājam par šīm lietām, mēs aicinam viesus, paši stāstam, jau no šīs dienas, no 13-14 gadu vecuma, pievēršat uzmanību izglītībai. Tu nekad nevari zināt, ja tu nobumbulēsi vidusskolu,
Tev iespējams nāks piedāvājums no Amerikas, tu nevarēsi viņu piepildīt, jo tu būsi nobumbulējis to laiku. Vidusskolā bija starp labākajiem? Starp labākajiem noteikti ne, bet pietiekoši labi mācījos, lai varētu gan to SAT testu, gan saliekot mācības kopā knapi iekļūt Seton Hall universitātē. SAT tests nav vienkārši lieta, vai ne? Protams, jā. Un tā kā es iesaku, uz kuru kameru jāskatās šeit, mācieties, jā, tātad mācieties un vēlreiz mācieties, jūs nekad nevarat zināt, kas jums, kāda jums rītdiena var būt. Un runājot par universitāti, es aizbraucu un mācījos pirmos gadus undecided, jo es nezināju, ko es gribu mācīties, jā, bet jaunieši lūdzu, ejiet brīvprātīgi uz kaut kādām darba vietām, kur jūs varat tā kā apbružāties, nedaudz iegūt kaut kādu pieredzi, un jūs sapratīsiet, vai jums patīk, vai jums nepatīk tā lieta. Bet pēc tam mācieties noteikti uzreiz un tā kā ar sirdi mācieties. Bet tobrīd, ja tu brauc mācīties, tad šodien nedomā par to, vai ne? Tas ir tāda papildus iespēja un izaicinājums. Es ceru, ka nākošie cilvēki, kas brauks uz Ameriku, jau zinās, ko gribēs mācīties, un varbūt pat viņi izvēlēsies skolu dēļ mācībām. Tā kā es tiešām novēlu to, lai arī, un vēl tajā pašā brīdī, ko tu pareizi saki, jā, tad basketbolā karjera ir iespējams super īsi, jo tas ir vistraumatiskākais sporta veids. Mēs kustamies laterāli, gan pa labi, pa kreisi, gan uz priekšu, gan uz atpakaļ, gan uz augšu, gan uz leju. Pārējie sporta veidi un plus vēl iet uz zēmēm, vispār kontakts. Plus vēl kontakts, jā, tad kontakts ir tā vislielākā lieta, jā. Un basketbolistam potenciāli ir visīsākā tā kā, profesionālā karjera. Tāpēc es iesaku pievērst superlielu uzmanību mācībām. Jā, ir laikam atšķirības starp sporta veidiem, jo tomēr basketbolā ir tā potenciālā iespēja, ka tu vari nopelnīt miljonus ar savu sportu, un tad īsti strādāt nevajag pēc tam. Bet pludmales volejbolā tāda iespēja īsti laikam nav, un tāpēc mēs šeit arī universitātē, mēs visi meitenes zinājām, ka vienmēr tāds karjeras beigas būs, un ka vajag jau tagad sākt par to domāt, jo tas vienkārši realitāte, nevar spēlēt mūžīgi. Un īstenībā universitātēs 90% no spēlētājiem, tieši volejbolā, tieši arī beidz savu sportisko karjeru tieši ar universitāti. Un tad ir tas reti daži cilvēki, kas aiziet uz profesionālo sportu kā es. Tāpēc es pat teiktu, ka tas lielākais fokus ir uz to, kā tu vari turpināt savu dzīvi pēc universitātes, kad tu būsi iegūst grādu, būsi nospēlējis savu sportu, un tad tev jāsāk tā teikt lielā īstā dzīve. Bet es domāju, ka īstenībā mana universitāte vismaz mazliet sačko šajā gadījumā, jo nevar jau arī visu dzīvi apvienot, jo vienkārši tas mūsu sports un mūsu treneri bija tik kaislīgi un tik ļoti daudz no mums prasīja. Viņi grib, lai mēs spēlējam vasarās visu cauri vasaru, arī kad skola nav, kad citi skolnieki ņem praktikantūras, lai izprastu, ko viņi vēlētos darīt profesionālā ziņā pēc tam. Un tāpēc īsti, ja tu 100% nododies tam sportam, tad varbūt nepaliek tik daudz laiks atrast to savus intereses darba jomā. Bet tas, ka tā apziņa ir par to, ka karjera beigsies un vajag atrast to plānu B, man šeit mums pilnīgi visiem volejbolistiem tādas doma galvā ir. Redz, basketbolistiem ir īpaši tiem, kam ir kaut cik labi rezultāti, viņiem visu laiku ir izlases. Visu laiku ir izlases pa vasarām, un tu reāli nespēji ne pa labi, ne pa kreisi paskatīties, un tu jau attopies, ka tev sezona nākošā sākusies. Jo es arī īstenībā mazliet tādā ziņā jūtos kā zaudētājos tajā ziņā, ka es visas vasaras spēlēju nastas sacensībās, kas rezultējās ļoti labos rezultātos, bet tajā akadēmiskajā ziņā es neesmu izmēģinājusi, es neesmu strādājusi pilnīgi nevienā darbā. Es pat zinu, kas man interesē, bet nekad neesmu pat izmēģinājusi, vai man tiešām tas interesē. Tāpēc, tas tev interesē? Man it kā šķiet, ka man interesē viss šī komunikācija, politiskā vide, starptautiskās organizācijas, gan sporta jomā, gan varbūt arī kādās sociālās jomās, bet vai tiešām tā ir, es nezinu. Tāpēc man dēļ tā sporta man nebija iespēja izmēģināt to, jo tā vienkārši sanāca ar to laiku. Drīz arī nebūs iespēja, vai ne? Jā, laikam, jā, nezinu, redzēs. Bet tāpēc, jā, bet vismaz tā doma man galvā ir, ka es nedrīkst vienkārši neko nedarīt arī starp treniņiem. Kas ir tās lietas, kuras būtu gribējies zināt pirms braukšanas? Ja mēs jau te runājām, ka tās informācijas nav nemaz tik daudz, ja, un jūs varbūt šobrīd kā tādi rupori un jaunajiem varat pastāstīt. Kas ir tas, ko jums būtu gribējies zināt?
pirms braukšanas. Bija kaut kas tāds, vai jums tā bilde bija diezgan skaidra, jūs jau bijāt izpētījuši tur no A līdz Z, un tāpat tās droši vien, ka paliek kaut kādas lietas fonā, kas... Es noteikti biju izpētījis ļoti daudz savu universitāti, bet vienmēr ir nezināmais, cik daudz spēlēs. Jā, tā arī ir tā lieta, tagad, ja mēs tagad velkam laiku atpakaļ, vai es kaut ko nožēloju, noteikti, ka ne. Bet, ja man būtu iespēja izvēlēties starp skolām, super augsta skola ar potenciāli mazu spēlēšanas laiku vai saucamais mid-majors, ja, un ar lielāku spēlēšanas laiku un iespēju būt laukumā. Otroņā. Es visticamāk, ka šodien paņemtu otro variantu, neskatoties uz to, ka mēs spēlētu, ja mēs paņem pirmo variantu, mēs spēlētu pret visiem labākajiem, NBA spēlētājiem, gulētu labākajos hoteļos un spēlētu labākajās zālēs, un LeBrons James skatītos manu spēli, kas arī notika. Bet gulētu ne tik labā hotelī vai spēlētu ne pret tiem talantīgākajiem spēlētājiem, bet es noteikti izvēlētos, es domāju, ka otro variantu un dabūt arī to spēlēšanas pieredzi, jo mācības plus mīnus būs vairāk vai mazāk visur. Tad tev būtu gribējies zināt par sportisko pusi, cik daudz dabūs spēlēt? Jā. Labi. Vēl kaut kas? Tas pārējo tu zināji. Tas laikam jau svarīgākais būs. Tīna? Jā, es gan aizbraucu tādu pilnīgā tumsā aptuveni, ierados universitātē 9:00 vakarā, nākošajā rītā jau bija lekcijas, man nebija atnācis koferis, es tādu vienkārši pagulēju neatceros, kur es gulēju, uz grīdas nē, bet jā, un es vienkārši visu mācījos ar praksi, ar dienu no dienas, kas nāca, bet nebija nekas tāds tik ļoti šokējošs, par ko es nebūtu iedomājusies. Un kaut kāds mazās detaļas, bet man tagad nenāk galvā. Labi, detaļas, lai paliek fonam. Noslēdzot varbūt mūsu tikšanos un tuvojoties tam finišam, mēs daudz labu lietu dzirdējām šodien. Kas ir tie mīnusi, braucot studēt uz ASV? Katrs varbūt pasaucam pa vienam pārmaiņas vai? Man mīnus varbūt ir tādā cilvēciskā ziņā, ka es ieguvu ļoti daudz draugus, kontaktus, un pusi no manas dzīves tādā ziņā ir Losandželosā, bet tas mazliet stulbi sanāk, jo tagad esot atpakaļ Latvijā, man lielākā daļa no draugiem šeit nemazām nav, un es jūtos tādu bišķiņu diskonektēta, kā tas to teikt, atraut. Jā, atraut mazliet, ka protams, man ir mani Latvijas draugi, bet viņi arī īstenībā ir paklīduši, kur katreiz ir. Un tāds ir, ka, ja es būtu tomēr palikuši šeit Latvijā, tad būtu vairāk to savu draugu komunu izveidojusi tieši šeit. Tas varbūt ir tas tāds cilvēciskais iemesls, mīnus tieši ejot uz Ameriku mācīties. Jārēķinās ar to, ka potenciāli tu vari arī dabūt savu romantisku partneri tur, vai arī visus savus draugus, vai tu esi gatavs tam, ka tev varbūt daļa no tavas sirds paliks tajā otrā krastā. Labi. Man liekas, ka mēs jau pietiekoši daudz pieskārāmies tam, kad tas spēlēšanas laiks, bet arī runājot un paskatoties īstenībā arī no maniem vienaudžiem, Otto Ošnieks, Ernijs Ansons, tie, kas brauc, Kristers Zēdeks arī, protams, kas palika Amerikā. Viņi, tā kā Tīna teica, un citi teica, ka tu paliksi tur. Jā, bet iespējamība pastāv, ka tavu ģimene tik bieži. Tā potenciāli mēs skatāmies vēl no kaut kādiem braucējiem. Godīgi sakot, tagad ar visām vīzām un tā tālāk, iespējamība ir diezgan maza dabūt. Tev ir ātri jārīkojas, tev ir ātri jābūt gredzenam. Tādas, jā, bet tādā legālā ziņā ļoti grūti dabūt. Šo uzreiz atrod iespēju, kā saka, pa sērtu darbību. Jā, bet tur ir jābūt mērķiecīgam braucienam. Ar mērķi, ne tikai mācības mērķi. Jā. Es nezinu, man baigi vairāk nav. Tu iepazini kultūru, tik daudz tie plusi tiešām, kad ja tu paprasīji, kur ir tie mīnusi, es nemaz nezinu. Jā, vēl zikā, mums jau gribās tajā manas podā to vienu darbu skarot, vienmēr arī ielikt. Un tā dzīvē taču nekas nav pilnīgi labs tikai. Norizmējam varbūt mūsu šīs reizes tēmu, šīs reizes raidījumu. Iesakat braukt un kam pievērst uzmanību? Tā varbūt katrs pavisam īsi. Jā, es iesaku braukt, un es iesaku pievērst uzmanību tieši skolas tipam, lokācijai, cik liela tā skola ir, vai viņi atrodas kaut kādā purvā mežā, vai arī viņi atrodas normālā pilsētā, kur tu vari arī
tā teikt, sajusties cilvēcisks. Un, tas viss pārējais atnāks, jo, ja tu ļoti labi spēlēsi, ir vienmēr iespēja transferēties. Ja tu ļoti labi sev pierādi sākuma skolā, kas varbūt nav tavs ideālā sapņu skola, tas ir tikai pakāpiens, tu vari no tās tālāk lekt uz citām skolām. Kas paliek aizvien biežāk, īstenībā mūsdienās treneri, tīpaši basketbolā, viņi saka, ka mūsdienās tu ar nevienu no spēlētājiem nevar reiķināties uz 4 gadiem. Jā, un ka tā ir milzīga problēma treneriem. Nu, tā kā laikos atpakaļ. Jau vairāk komandas sporta veidā. Ja tu dabūni tieši tā, ja tu dabūni tā kā spēlētāji, tu zini, ka viņš tev būs 4 gadus vairāk vai mazāk. Tagad tas transfer portāls ir tik aktīvs un visu laiku notiek transferi. Viņi ir pateicis ļoti vieglus noteikumus, lai varētu izmantot studenti šo transfer portālu. Kaut kas nepatīk, bums, ārā. Jā, tā kā tas ir tas. Jebkurā gadījumā mans ieteikums noteikti ir jābrauc, ir jādara. Ieteikums jāsagatavojas tam, pirmkārt, labi jāmācās un jāizturās labi pret saviem kolēģiem un skolotājiem un tā tālāk. Jo viņi skatās arī uz kāds ir cilvēks, kāds ir cilvēciskais. Jā, sociālās tīkli noteikti neliec sliktās lietas, stulbības, izmanto to sociālo tīklu kā savējo CV. Viņi tev pietiekoši ilgi jau seko. Tā kā izmantojiet savējos sociālos tīklus kā savējo CV, drazojiet ar kaut kādām nepārāk glaimojošām lietām. Un, esiet gatavi, ka būs pārsteiguma momenti, bet, jā. Ko es domāju, ka mēs tās lielās lietas, ko man gribējās uzzināt, un es ceru, ka skatītāji to vēlēties šodien noskaidrojām, vai ne? Un Tīnes saka paldies, Haraldis saka paldies tev. Un, tev veiksmīgu, laikam, olimpisko sezonu, vai ne, un gatavošanos tai. Tev veiksmi tavos ikdienas darbos, jo šobrīd pēc sportista karjeras, un bija tiešām ļoti interesanti noskaidrot jūsu pieredzi, jūsu zināšanas, ko jūs esat ieguvuši. Un es ļoti ceru, ka jaunie, kas šobrīd domā braukt, nebraukt, vai viņi izlems braukt vai nebraukt, tas ir viņu, kā saka, ziņā. Bet būtiski jūs savu viedokli un iespējām šeit dalījāties. Tīna Graudiņa, Haralds Kārlis bija šodien kopā ar mani. Bezmaksas sports priekšpēdējā epizodē. Pēc 2 nedēļām tiekamies noslēdzot šo reizi. Jums saku vēlreiz paldies un paldies arī skatītājiem. Paldies!